Jau 4. gadu pēc kārtas RTU tiek noskaidrots arī gada jaunais zinātnieks un gada zinātnieks. Šogad jaunās zinātnieces titulu 6 pretendentu konkurencē izcīnīja Oksana Ņikiforova, kas pēta lielu informācijas sistēmu izstādes vadības metodes, modeļus un rīkus. Tas bija man pārsteigums par to, ka mani ievēlēja kaut vai šoreiz ir profesors Ribickis pateica, ka konkurence bija stipra un liela, bet, laikam tas, ka publikācijas bija un aizstāvēs galvenais tas gandarījums, ka aizstāvēs doktora disertācija mana vadībā, tas varbūt arī palīdzēja. Man ir paveicies ar to, ka es strādāju divu tādu ļoti labu priekšnieku vadībā, kas ir profesors Sukovskis, katedras vadītājs un fakultātes dekāns Jānis Grunspeņš, kas visu laiku atbalsta visās pat ārkārtīgas idejas un tāds atbalsts ir, un tāpēc viņi kaut kā mēģina nolīdzināt tieši katedras apstākļos līmeni vai fakultātes līmeni arī, kā tomēr tā krīzes situācija nav uztverta kā krīzes situācija, un ka tās ir pamats attīstīties tālāk un mēģināt visu to uzskaitīt kā tādu pārbaudes posmu un par iespēju tālāk mēģināt turpināt visu to iesākto darbību. Kādu jūs pat redzat savu nākotni? Kāda ir jūsu nākotnes plāni? Nākotnes plāni? Jā, laikam neesmu gatava šodien vēl, jo pagaidām vēl tiešām tas pārsteigums un tas sajūta, pateicības pirmkārt sajūta visiem tiem cilvēkiem, kas mani atbalstīja, bet laikam būs kaut kā jāturpina tas iesāktais, un tīpaši mūsu specialitāte raksturīgs ir tāds, ka, lai pat noturēties uz vietas, vajag ļoti ātri skriet, kad Alisei pasaciņā, jā, bet tāpēc arī mēģināsim skriet tālāk studentiem pateicoties, jo viņi nedod pazaudēt formu visu laiku, tā ka virza uz priekšu un motivē arī kaut ko meklēt un pētīt. Savukārt 2009. gada zinātnieka titulu ieguva profesors Valdis Kampars, kura darbība un pētījumi RTU gada laikā piesaistījuši vairāk kā 500 000 latu. Profesors ikdienā pēta fotonikas un nanoelektronikas materiālus, kas balstīti uz jauniem organiskiem savienojumiem, kā arī biodegvielas iegūves un izmantošanas optimizāciju. Kādi 5, 6 vai 7 cilvēki ir tādi nopietni pretendenti uz šo titulu katru gadu. Un, zinām, mērā, tas, kas ir tas uzvarētais, tas ir apmēram tāpat kā Nobeļa prēmijas piešķiršana, ja, kad balsošanas rezultātā viens no viņiem kļūst par to laureātu, bet varbūt pārējie 5 nekļūst. Bet, redziet, tā situācija, man liekas, ir laba ar to, ka nevis tas viens kļūst, bet kad ir vairāki tādi, kuri varētu būt šīs te balvas saņēmēji. Tas nozīmē, ka tā zinātne kopumā ir pietiekami laba tehniskajā universitātē. Studenti ir tiešām tas, kas augstskolā varbūt visvairāk priecē. Jā, tur ir sliņķi. Nav nekad bijis tā, ka nav sliņķi, un nav tādi, kuriem it nekā nevajag. Mamma varbūt ir likusi mācīties, viņš tur atnāk, bet ir ļoti spējīgi studenti, un ir ļoti tādi, kas patstāvīgi un spēj attīstīt dažādas sarežģītas lietas. Svarīgi ir paturēt izcilo ap sevi pulcētu to nākotnes kodolu, kas būtu spējīgs konkurēt. Ja mēs to nevarēsim, tad tas ir nākotnes perspektīvas nav labas. Bet to, ka mums ir talantīgi bērni un talantīgi jauni cilvēki, par to nav nekādu šaubu. Svarīgi ir, lai viņi paliktu valstī.